nenovēršam tuvojas ziema, un lai tā kā vienmēr tā neatnāktu negaidīt, Liepājā jau ilgāku laiku tai rūpīgi gatavojas. Kaut gan nekad jau nevar zināt, kāda tā būs. Varbūt tāda kā 2 gadus iepriekš, kad bieza sniega kārta uzkrita jau decembra sākumā, un ielu uzturētāji vienkārši nespēja tīrīt sniegu, jo tas sniga un sniga. Vai arī tāda kā iepriekšējā gadā, kad sniega gandrīz nebija vispār, vien pāris nedēļas salu, kas veidoja salīdzinoši nelielus apledojumus. Grūti pateikt, kāda ziema būs šogad, bet visi atbildīgie dienesti ir gatavi darbam. Ziemas dienestam lielais uzstādījums un galvenais uzstādījums ir būt precīziem un maksimāli šo ziemu izdarīt savu darbu precīzi. Un lai mēs nejūstu nekādas neērtības dēļ laika apstākļiem īpaši. Un, protams, visi tie pamatdarbi jauninājumi, kas ir ieviesti, nāk no iepriekšējiem sezonam, tad viss šī GPS papildus kontrole, ko mēs varam kontrolēt. Ja? Un tā kā, vienkārši mums jācenšas pēc iespējas labāk izdarīt savu darbu, savu finanšu iespēju robežās. Arī šogad ielu uzturēšanu ziemas apstākļos veiks Latvijas autoceļu uzturētājs, kas piesaistīs 2 apakšuzņēmējus – Aizpucu ceļnieku un Ālandu. Arī tādām situācijām mēs esam principā gatavi, lai ar tehniku un ar cilvēku resursiem nodrošinātu šos darbus. Pašvaldībai kā darba pasūtītājiem ir viens galvenais nosacījums, lai ielas arī ziemas apstākļos būtu izbraucamas, bet tajā pat laikā ir noteikti finanšu resursi, par kuriem var izdarīt noteiktu darba apjomu. Ir ielas jāuztur atbilstoši noteikumiem. Tātad ziemas dienests jau ir sācis darbu. Patreiz varbūt vairāk tas ir tādā dežūru režīmā, bet domāju, ka pie pirmā sniega uzsnigšanas arī tiks attiecīgi pēc attiecīgās receptūras arī veikti darbi. Jo tā darbu veikšana varētu tā kā nedaudz salīdzināt arī ar ārstēšanos. Katriem laika apstākļiem tomēr ir savi darbu veidi. Piemēram, nevar pie kaut kādām ļoti lielām zemām temperatūrām tikai šķidro sāli lietot, tad var gadīties vēl pretējais efekts, var apledot, nevis novērst šo apledojumu. Un, tā kā domāju, ka kā katru gadu dežūras ir, tehnika ir, tā kā, gaidam ziemu. Jau no 25. oktobra diennakts režīmā strādā komunālās pārvaldes ziemas dienests, kas seko līdzi laika apstākļiem un dod komandu autoceļu uzturētājiem, kad un kādi darbi jāveic. Skatāmies sev pieejamās interneta pārlūku programmas, kurās ir šīs laika prognozes. Šeit ir ļoti dažāda pieredze, jo, kā zinām, arī šie prognozētāji, mēs nekad nevaram teikt, ka viņi ir 100% precīzi, bet katrs šie dežuranti paralēli lieto vairākas programmas, salīdzina, pieņem lēmumus. Protams, ir tīri šis cilvēku pašu pieredze un spējas, laicīgi pieņemt lēmumus, reaģēt. Un, protams, kā jau vienmēr visiem darbiem ir jāspēja prognoze, noķert, un arī laicīgi, jebkuras šīs komandas vajadzīgā apjomā, vajadzīgās vietās arī iedot veikt vienus vai otrus darbus. Protams, pamatots ir jautājums, cik ilgā laikā kaisīšanas vai tīrīšanas darbi var tikt uzsākti. Vismaz viena jau vai 2, apmēram, specializētās autotehnikas ir gatavs, lai varētu kaisīt jebkurā brīdī ar sāli vai ar sāles smilts maisījumu. Un, praktiski stundas laikā mēs varam uzsākt darbus. Tas arī mūsu līguma nosacījuma paredz, kad uz A-klases tranzīta maģistrālām ielām jau un A-klases ielām tur jābūt jau 3 stundu laikā jau darbiem veiktiem. Un, tā kā nekas nav tāds mainījies, kad būtu kaut kādi šķēršļi, ka mēs nevarētu šos darbus attiecīgajos normatīvos laikos veikt un attiecīgā kvalitātē. Šo sezonu pirmie darbi bija veikti naktī uz 20. novembri, kad gaisa temperatūra noslīdēja zem 0 un uz tiltiem veidojās apledojums. Dežurants 1:05 atsūtīja ziņu, ka ir jāsāk veikt tiltu kaisīšanu. Un tad mēs braucot arī uz darbu, apsekojot tiešām to vietu, tilti, balti, tādi jau sarmojuši ir, nosarmojuši un viss. Un tad pasaucām, sazvanījām darbiniekus, kas atbrauc un šo darbu izdarīja. Šā gada novembrī un decembrī ielu uzturēšanai ziemas apstākļos šā gada budžeta ietvaros komunālās pārvaldes rīcībā ir aptuveni 60 000 eiro.
Bet tā kā nākamā gada budžets vēl nav apstiprināts, tad plānotā summa ir 788 000 eiro, kas ir līdzvērtīgi iepriekšējiem gadiem. Domājams, ja kāda vidēja prognoze izpildās, ka mēs varēsim savus darbus paveikt. Vienu gadu naudas pietrūkst, citu paliek pāri. Un te nu jāsaprot, ka nauda ir tik, cik ir. Un ja ziema maigāka bez liela sniega, vairāk naudas tiek ielu un ietju remontiem. Šogad par iepriekšējā ziemā ietaupītajiem naudas resursiem izdevās izbūvēt nevienu gājēju ceļu un ielu. Šeit noteikti jārunā par jaunajiem sakārtotiem trotuāriem, par ielām, kas tika asfaltētas un kur segumi tika atjaunot asfalta segumu. Tagad es domāju, kad varam arī kādas mazas neērtības kādreiz pieciest, lai pozitīvi skatītos uz citām lietām labākā laikā. Un vēl komunālā pārvalde vērš uzmanību, ka ielas ziemā nekad nevar būt tādas pat kā vasarā. Autobraucējiem jābūt prātīgiem, jānovērtē situācija, un kad, lai arī kādas būtu mūsu finansiālās iespējas un cik mēs precīzi savu darbu varam izdarīt, ziemā nekad nebūs ceļš tāds kā vasarā, un ar to mums ir jārēķinās. Ir jāizvēlās riepas, ir jāizvēlās atbilstošs ātrums, drošības distance braucot. Tās ir tās pamatlietas, kas nemainīsies ne šoziem, ne nākošiem, un pie tā ir jāpiedomā. Un protams, kad liepainieki ir pieraduši, un kā man ir daudz arī teikuši, ir pieraduši pie tā, ka tomēr ielas ir salīdzinoši labā kārtībā, ziemā tiek uzturēts. Atbilstoši noteikumiem, Liepājā mainīgos laika apstākļos uz brauktuvēm ziemas laikā pieļaujamā sniegs kārtas biezums ir 6 cm. Slapja sniega un sāls smilts maisījuma kārta līdz 3 cm, bet pat ledus riesas līdz 3 cm. Tātad ir pieļaujama ledus vai sniega kārtas atrašanās uz brauktuvs, un tas nav nekas neparasts ziemas apstākļos. Un vēl komunālā pārvalde jau vairākas sezonas organizē arī veloceliņu tīrīšanu, un tā tas būs arī šo ziemu.